Vakar Okartas akadēmijā notika kas nepieredzēts. Viens no dalībniekiem nakts aizsargā mēģināja izmukt no kopmītnēm. Vakars gan sākās miermīlīgi. Mēs krāmējam mantas lānām! Vai Evija ir tā, kas krāmē mantas, lai muktu projām? Izrādās pie vainas ir spēle, kurā dalībnieki viens otram gādā piņķerīgus, smieklīgus vai pavisam trakus uzdevumus. Lai Evija nokūpina Nikolai kāju. Samanta varētu iekosties Marikā. Kur? Dredā. Vajag skriet ar sliku krāniņu. Tāds nebūs. Es gribu tādu iedot. Lūdzu. Nu labi. Lai Nikolais ar Evijas pusēm apēd šo lāci. Un pamazām no lāča apēšanas līdz grandiozam bēgšanas plānam. Viņa aiziet līdz lielā durvīm, līdz turiem. Nu. Pirms Nikolais pasauc Ilzi. Pasaki Ilzei. Bet tas viņiem tad rakstiski jāparāda. Bet viņi jau zinās to, kas skatās. Un kaut ko tādu vai vispār vai... Tu esi pilnīgs debīliķis. Tātad uzdevums – apvārdot balstiņu un mukt prom uz Vecrīgu. Tas ir Nikola. Kurš zaudē? Evija zaudēja, ja? Kas zaudē? Kurš tālāk tiks, tas ir uzvarējis. Un plāna galamērķis ir... Un kurš tad ir izvēlēts bēgļa lomai? Drošības eksperts un drosminieks – policists Nikolais. Kāpēc mums taču abiem diviem vajag? Kāpēc man viena? Aplatīs, no? Ja nebūs? Netielējies, Nikolai. Pagaidināt. Jā, Nikolai. Ņem apēt. Nikolai, ko tu gribi? Nē, Baltiņa atver durvis, tas būtu interesanti. Jā, mēs spēlējam spēli. Baltiņa visu zina. Jūs tiešām domājat, ka Nikolais varētu beigt gori? Un jūs tiešām domājāt, ka balstiņu var apšmaukt?